Halleluja! Sveicināti, dārgie draugi! Jā, interesanti, sapūdētās svētības. Kā var sapūdēt svētību? Tas ir tik interesanti, un pēc tam Dieva svētība. Gribētu izstāstīt tādu vienu līdzību, vienkārši tādu situāciju no personīgās dzīves. Un tad, kad, redziet, ir dažādi periodi dzīvē, no dotajā brīdī Dievs man ir ielaidis tā kā biznesa līnijā, es nodarbojos ar biznesu. Un, principā, šis mans bizness pilnīgi nodrošina visas manas vajadzības. Katrā gadījumā man nekā netrūkst, viss man ir slavu Dievam. Un viss tikai aug. Tāpēc, kad es nodarbojos ar biznesu, ko Dievs man ir ielicis darboties. Bet pirms tam es biju brīvā laika kalpotājs. Es biju pilnīgi brīvā kritiena cilvēks, un es biju pilnīgi sevi atdevis Dievam, kā arī tagad. Un situācija bija tāda, kad es nekur nestrādāju, vispār nekur. Vienkārši kalpoju. Kur Dievs lika iet, tur es gāju. Ko lika darīt, to es darīju. Un līdz ar to man nebija laika strādāt, kā jūs saprotiet. Pildīju Dieva uzdevumus, speciālos Dieva uzdevumus. Bet gala rezultātā bija jāpaudzes ar autotransportu, ar motociklu, ar tādām lietām. Un te vienu reizi notika tāda situācija. Tā bija vasara, un reāli man vajadzēja par mašīnu samaksāt, tur bija jāmaksā 170 eiro kopā, lai tehnisko apskatu iziet kopā ceļu nodokli, kā mašīna bija tāda par lielu dzinēju, tur viss tas pārējais, 170 eiro tas viss maksāja. Kaut kur apmēram tā visa epopeja. Un katrā gadījumā pienāk tā diena, ka vajadzētu tehnisko apskatu iziet, naudas nav. Bet tā kā es strādāju pie Dieva, es nevienam cilvēkam naudu neprasu. Es visās savās vajadzībās nāku pie priekšnieka. Nedomājieties, priekšniekam ceļu namu. Man taču nav. Cements beidzās, labi, ko darīt, cements beidzās, jāatrod darbs, kaut kāda haltūriņa, bišķiņ jāpiehaltūrē, jānopērk cements par savu naudu, jāceļ tālāk māja. Nē. Es zvanu Dievam un saku, beidzies ir cements. Un attiecīgi Dievs atsūta transportu un cementu. Tādā veidā beidzās tīģeļi. Zvanu Dievam, Dievs sūta tīģeļu kravu, jo tu būvē Dieva namu. Un nekādas problēmas ar to nav. Bet šeit autotransportam, kas pilda misiju, beidzās tehniskā apskata. Es saku, Dievs, bet es saku, vajag piķi. Kur ir dabūn piķi? Nav piķa. Tad es sāku domāt, ja Dievs nesvētī mani ar piķi, varbūt ir iespēja, ka Dievs grib, lai es to mašīnu kādam uzdāvinu. Tāda situācija. Es padomāju, man ir motocikls, principā, vārā ir vasaras, var braukāt arī visu vasaru motociklā. Pienāks ziema, tad jau redzēs. Varbūt vienkārši kādam ir reāla vajadzība, kuram vajag to manu mašīnu. Tālu nebija jāskatās, ieraudzīju vienu vīru, kam bija vajadzīga mašīna, principā. Un es teicu Dievam, Dievs, protams, ka man nebija viegli izdarīt to, pateikt, uzdāvināt mašīnu. Es Dievam teicu, labi, Dievs, es viņam viņu atdošu, vienkārši uzdāvināšu. Mašīna bija ļoti labā stāvoklī, joprojām vēl ir. Un katrā gadījumā situācija notika tāda, kad es tad Baltstrādā dzīvoju, tas aizbraucu pie mammas, vienkārši tur mājās izkrāmēju kaut kādas mācas, kas tajā mašīnā bija. Un jau taisot pie tā cilvēku braukt. Un pēkšņi zvana. Hello, das ist Patrik Dalijā! Patriks Dalija zvana no Amerikas, no BMF, tas, kas ir nodibinājis BMF Latvijā. Viņš man saka, klausies, Dievs man lika iedot tev naudu priekš mašīnas vajadzībām. Satiekamies rītā Rīgas domē. Es tāds, Un es sapratu vienu lietu, ka Dievs vienkārši pārbaudīja, vai mana sirds nav pieķērusies pie tā dzelzgabala. Saprotiet? Dievam nav problēmas svētīt tevi. Un es sapratu vienkārši, ka Dievs saka, stop, viss kārtībā. Un es aizbraucu nākošā dienā. Patriks Dālī man atskaitīja 175 lati, un es izgāju tehnisko apskati mašīnai. Un situācija ir tāda, ka tas cilvēks, kurim es gribēju uzdāvināt mašīnu, viņš pēc neilga laika nopirka autiņu. Vēl krūtāk nekā manējais. Katrā gadījumā izstāstīšu, man tādi gadījumi vēl ir 2. Tieši saistīts ar šīs mašīnas tehniskām apskatēm.
Nākošais variants bija tāds. Es izgāju tehnisku apskati, man iespieda logā zīmīti, es aleluja, slava Dievam. Tas viss notiek, es strādāju pie Dieva. Dzīvoju tikai ticībā, tikai no Dieva. Un tagad atbrauc pie mammas, kaut ko tur vajadzēja palīdzēt, un mamma tāda iznāk ārā, viņa saka, bet tie jau tehniski apskati tik uz mēnesi, kā uz mēnesi, uz gadu iedeva. Viņa skatos, pats točni, tā ir pagaida, agrāk tā nelīmēja, bet tagad sākuši līmēt pagaida atļaujas vienkārši uz mēnesi. Un man reāli ir vajadzīgi 100 lati. Konkrēti 100 lati ir vajadzīgi, lai nokārtot šo situāciju. Nokļuvu vienā dievkalpojumā. Un tā kā es biju nolēmis Dievam dot jeb nu labāko, kas ir manā maciņā, tad, kad es kalpoju Dievam, jeb nu, ja man trūkst priekš kaut kā, tad atdot visu. Un uz to brīdi man makā bija 15 lati. Un pienāk ziedojuma laiks, un es tās domāju, bāc, nu, 5 ziedot, jeb 15, jo man tikai 3 piecīši. Un es sapratu, nu, noziedošu es to 5, nu, ko es to 10 darīšu? Man vajag es sotaku. Man tas reāli, es domāju, nē. Tāpat kā mācekļi. Viņi atnesa pie Jēzus zivis, maizes, tur bija pa īsu, un Jēzus pavairoja. Un es teicu, Dievs, saka, es gribu vienkārši pavairo šo naudu. Un iemetu kolektē iekšā šos 15 latus. Viss tas aizgāja, kolekti paņēma, beigās par to aizlūdz, svētīja. Un tagad pienāk man viens brālis klāt no aizmugurs, sit pa plecu un saka, klausies, tev izkrita. Un dod man rullīti ar naudu. Es to rullīti tagad no viņa paņemu, pasaku paldies. Tagad viņu te skaita. A tur 5 20-nieki, tieši cik man vajag, 100. Un es tagad pie tā brāļa pēc dievkalpojuma pienāk, es saku, brāli, es saku, izstāsti. Es saku, nu, kā? Un viņš vienkārši, viņam bija tāda situācija, sanākusi, slavu Dievam. Viņš sēž un viņš nesaprot, dot man to naudu, bet viņam ir pamudinājums to naudu man dot, bet viņš nesaprot, dot jeb nedot, dot jeb nedot. Viņš saka, Dievs, nu kā lai es saprotu, dot man to naudu jeb nedot. Un beigās viņš saprot, ka viņš neko nesaprot, viņš izvēl ārā monētu un saka, Dievs, ja uzskatīs ērglis, dodu, uzskatīs kapēka, nedodu. Met gaisā, uzskatīt ērglis. Tā kā viņš bija teicis. Es neatceros precīzi, katrā gadījumā uzskatu tā, kā bija jādod. Viņš man iedeva. Un tad es viņam prasīju, kad tu to monētu meti? Nu, kad tu to monētu meti? Kad? Viņš saka, visu laiku gāja cīņa. Viņš saka, man. Tad, kad viņš saka, beidzās ziedojums, tad es viņu metu. Un tad es sapratu, ja es būtu noziedojis 5, monēta būtu viņam uzgriezusies. Kā man jādod. Bet tā kā Dievs redzēja, kad es izdarīja pareizo gājienu, monētu uzkrita tā kā vajag. Tas neaizrausimies ar zīmēm, bet šajās gadījumā, steidzīgais special variants ir iespējams. Un otrs variants. Tad es biju aprecējies ar sievu, jo dzīvoju. Un arī vēl netaisījos strādāt, vēl gribēju iemācīt visus ticībā staigāt, kā vajag dzaigāt un kā vajag darīt. Un šeit situācija tāda, guļu mājās. Tehniski apskati beigusies. Sieva saka, bet kā mēs dabūsim naudu? Kā mēs dabūsim naudu? Es saku, redzēsi. Es saku, Dievs, es saku, vienmēr to ir izdarījis, vienmēr būs. Un tagad situācija, 12 naktī zvana, vai 11. telefons. Es paceļu telefonu, skatos, nepazīstams numurs. Es domāju, necelšu. Sieva saka, bet ja tā ir nauda. Es saku, ja tā ir nauda, tad viņa pagaidīs līdz rītām, viņš arī rītā piezvanīs. Nepaceļ. Pagāja apmēram 2 dienas, telefons nezvanīja, tas numurs. Pēc viņš atkal pazvanīja. Hei, čau, Henrī, tēs. Izrādās, tas bija viens sportists no sporta kluba. Paganelli, kā teikt. Latviešu dievs pielūdza. Bet mēs viņam stāstījām par īsto dievu. Un kā vajag operēt un vispārējais. Tā kā viņš mūsu sporta klubā ilgstoši uzturējās, viņš tās lekcijas un seminārus viss bija dzirdējis par dievu un visām lietām. Un katrā gadījumā šis puisis bija uztaisījis biznesu, atvērs biznesu, nodarbojās ar galdniecību. Viņš pašam ir savu uzņēmums, viņš pats ņem pasūtījumus un visu kaut ko taisa no koka mēbeli. No koka, ja viss ir ko. Un katrā gadījumā viņš atbrauc vēl vienu puisi un man saka, klausies, situācija ir tāda, kad es tev gribu 10. tiesu iedot. Viņš saka, jo es sapratu, ka 10. tiesa jādot ir Dievam. Tu esi Dieva vīrs, gribu tev 10. tiesu. Un viņš man iedeva sotaku.
Tieši cik atkal bija vajadzīgs nepieciešams uz to brīdi tehniskai apskatē. Bet kas ir skumīgi, kad es esmu redzējis vismaz 2 cilvēkus, un esmu redzējis 2 mašīnas, kuras ir sapuvušas. Jo tā, ka Dievs šiem cilvēkiem ir teicis, lai apskatās kāds apkārt un to mašīnu kādam uzdāvina, tad šie cilvēki nav spēruši šo soli pareizā virzienā, un es esmu redzējis, kāds tās mašīnas izskatās. Viņas ir galīgi sapelējušas, jo tas ir Dievs. Ja tu neesi spējīgs atdot to dzelzgabalu, tad tas ir Dievs. Un ļoti bieži arī viņu nevajag atdot. Vienkārši Dievs pārbauda tavu sirdi. Un viss. Tā kā halleluja, un vēl vienu lietu es gribu pateikt. Nekad nemēģini ieķīlāt Dieva svētību. Jo tad, kad man agrāk bija arī ar Dievu, kas strādāja kopā, man bija vajadzīgas finanses, es sāku skatīties. Tā, ko varētu ieķīlāt no visa, kas man ir, kas nebūtu tik nepieciešams. Un tā man svētais gars saka, viņš saka, kāpēc tu skaties uz manām svētībām, kuras es esmu tev devis? Kāpēc tu gribi ņemt manu svētību un ieķīlāt savai vajadzībai? Tu taču var nākt pie manīm un prasīt vēl, ja tev vajag. Un tāpēc nemēģiniet ieķīlāt Dieva svētības. Bet pagaidiet līdz Dievu, kamēr Dievs atnāks. Jo iespējams, tad ko tev vajag, tev īstenībā nevajag. Tā kā dzīve ir brīnišķīga. Un nepūdējiet tās mantas, kāda jēga tā mašīna tev sapūst. Un tu pēc tam apskaties atpakaļ un redzi. Stāv tas ārklis zemē ieaudzis. Tā kāds varētu viņu braukāt. Lai Dievs tev svētī. Āmen.